Sveiki, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem un piesakošanu. Šodien parunāsim par apkuri Itālijas dienvidos. Ja jūs pirksiet māju Itālijas dienvidos, kura nebūs renovēta, visticamāk apkures tur nebūs. Tāpēc šodien parādīšu, kā es sildījos, dzīvojot šeit 1. gadu, un kāda apkure ir ierīkota pa šo laiku. Sāksim no primitīvākiem sildīšanas elementiem, pārējot lēnā garā pie vairāk profesionāliem sildīšanas elementiem. Šis ir visprimitīvākais siltuma ventilators, ko es izmantoju, lai apsildītu vannas istabu. Visi zinām, kā viņš strādā. Pagriežam podziņu, viņš silst un pūš silto gaisu telpā. Nekas sarežģīts, diezgan primitīvs aparāts. Lēta maksā, efektīvs, patērē 2000 kW un uz to pašu jaudu arī sniedz siltumu. Šis ir elektriskais konvektors. Iepriekšējais pūtējs patērēja 2000 vatu, tad šis elektriskais konvektors ir energoefektīvāks, viņa patēriņš ir 1200 vati. Arī funkcijas viņam ir nedaudz savādākas, viņš ir gudrāks. Te mēs varam programmēt dienas nakts režīmu, temperatūru, bet arī, protams, darbinams manuāli ar roku. Ar pogu mēs viņu ieslēdzam, un viņš uzsāk savu darbu. Uzsilda temperatūru šajā gadījumā līdz 19 grādiem. Pēc tam viņš izslēdzās. Kad temperatūra tiek sasniegta, proti 19 grādi, tad, kad temperatūra telpā atdziest, viņš atkal pats automātiski ieslēdzās. Diezgan efektīvs, bet tomēr patēriņš ir 1200 vati. Ikdien izmantot sanāk diezgan dārgs pasākums, ņemot vērā, ka elektrība šeit nav lēta. Šis ir elektriskais infrasarkanais sildītājs. Nemācēšu pateikt, vai tas ir pats gudrākais izgudrojums uz šodienu, bet principā ir diezgan labs agregāts. Patērē 800 vati, silda infrasarkanā veidā, proti nesilda telpā gaisu, kā iepriekšējie divi. Šis silda objektu. Ja es viņu ieslēdzu, viņš sildīs temperatūru, teiksim, te ir 25, es varu uzlikt uz 18 grādiem. Viņš sildīs temperatūru 18 grādu siltumā, bet nesildīs gaisu, sildīs priekšmetus. Es viņu varu iznest ārā, pielikt blakus krēslu, un pat arī ārā būs augsts un drēgns. Protams, lietus laikā izmantot viņu nevar. Bet, ja nav lietus un ir drēgnas, viņš sildīs priekšmetu, kas atrodas viņam blakus. Ja es sēdiešu pie viņa ar krēslu, pagriezis muguru, mana mugura tiks ļoti forši sildīta. Bet mīnus izmantojot telpā, viņš silda, teiksim, manu muguru, bet istabas temperatūra nesildās. Priekšmets un sildītājs ir labs, taču istabā gaisu viņš nesilda un istabā mitrumu nekliedē. Mitrums Itālijas dienvidos ir aktuāla problēma, tā kā līdz ar to es neredzu, ka viņu varētu šeit pilnvērtīgi izmantot. Šis manā ieskatā ir visekonomiskais sildītājs. Darbinot viņu elektrība nav vajadzīga, viņš darbojas uz gāzes balonu. Es jau minēju, ka mazais gāzes balons maksā 20 eiro. Protams, patēriņš viņam ir 3 režīmi. Patēriņš ir dažāds, kā tiek lietots. Es tā domāju, ja prātīgi lieto un uz mazāko režīmu varētu būt, ka tas viens balons pietiks visai sezonai. Šādi viņš izskatās otrā pusē. Iekārtā tiek ievietots gāzes balons, reduktors,
piezo aizdedze viņam ir. Sistēma tiek piepildīta ar gāzi, ir keramiskais sildelements, kas silda telpu infrasarkanā veidā. Tūlīt es to arī nodemonstrēšu. Tātad minētais aparāts, kas darbināms uz balona gāzi, tiek darbināts šādā veidā. Vispirms atgriežam gāzes ventīli. Tad nospiežam klaviatūru, piepildam sistēmu ar gāzi. Paturam apmēram 10–15 sekundes. Sistēmā piepildās gāze. Tad noslēdzam piezo pogu. Ieslēdzam. Dažreiz ar pirmo reizi nesanāk. Tas nekas. Atkārtojam. Palaižam gāzi. Spiežam piezo. Redzam, liesmiņa ir iedegusies. Nedaudz paturam. Lai nostrādā drošības vārstulis. Tad palaižam vaļā. Un slēdzam mums nepieciešamo režīmu. Šobrīd ieslēdzu pirmo režīmu. Uzsilstot, sildelements kļūs sarkans, izstarojot infrasarkano siltumu. Tūlīt mēs to varēsim redzēt. Šim sildītājam ir 3 režīmi. Šobrīd ieslēdzu pirmo režīmu. Strādā 1 vidējais, 2. režīms, kad strādā 2, un 3. režīms, kad strādā visi 3. Protams, 3. režīmā patēriņš gāzes ir daudz lielāks nekā 1. Tur attiecīgi katrs skatās pats, cik nepieciešams sildīt, cik lielu kvadratūru un cik jaudīgu vajag siltumu. Šim sildītājam nominālā ir 3 kW siltuma. Nemācēšu komentēt, pietiek, nepietiek. Principā, man liekas, ka pasākums ir labs un gan jaudīgs. Redzam, krāsniņa lēnā garā sasilst, vidējā sekcija kļūst sarkana. Tad, kad viņa ir sasilusi, tad mēs varam pārsteigt uz nākošajiem režīmiem, uz 2. un uz 3. To es nedarīšu, tāpēc, ka tas iztērēs manu un jūsu laiku. Principā, princips ir tieši tas pats. Bet, lai noslēgtu šo te krāsniņu, atkal slēdzi pagriežam uz starta pozīciju, izslēdzot. Un nogriežam gāzes padaļu. Aizskrūvējot gāzes ventīli, krāsnes tiek izslēgta, gāze vairs nav padota, viss ir droši un feini. Šim gāzes apkures katlam ir iekšēja aizsardzība. Proti, strādājot, viņš izdala ugliskābo gāzi telpā, kad gāzes līmenis sasniedz kritisku robežu, krāsniņa pati automātiski izslēdzās. Tā kā teorētiski cilvēka veselība ir pasargāta, nosmakt ar tvana gāzi nevar. Visi iepriekš minētie sildītāji bija mobīlie sildītāji, pārvietojamie sildītāji, kurus var pārvietot, gāzes balonu sildītāji pārvietot jebkur. Uz elektrību darbināmie sildītāji ir pārvietojami tur, kur ir elektrība. Šis ir stacionārs sildītājs, proti apkures un atdzesēšanas kondicionieris, darbināms ar pulti. Viņš ir pieslēgts. Pults izskatās šāda. Šeit ir vairākas programmas. Atdzesēšana, sildīšana, ventilācija. Strādā viņš gaužām vienkārši. Nospiežam pulti. Agregāts ieslēdzās, sastāv no ārējā bloka un iekšējā bloka.
Šis ir sildīšanas režīms. Strādā viņš automātiski, telpa uzsilda līdz uzdotajiem 20 grādiem. Kad telpa tiek uzsildīta, viņš jauda mazina, viņš ir inventora kondicionieris, proti pavisam neizslēdzās, visu laiku gaiss tiek dzesēts, tikai tiek samazināta jauda, tādējādi mazinot slodzi uz tīklu. Patīk viņa energoefektivitāte. Es neesmu elektriķis, bet cik es zinu, kad patērē viņš ap 1000 kW, un liederības koeficientu viņš dod 3000. Proti vai no 3000 apkurē, vai 3000 atdzesēšanā. Tā ir maksimālā jauda. Protams, jauda taisa mazāku, tad tas sniegums ir mazāks, bet arī patēriņš ir mazāks. Tā kā principā patēriņš ir 1:3. Vienu vērtību elektrības viņš patērē, un pretī viņš dod 3 vērtības, vai no siltuma, vai no vēsuma. Man patīk, ļoti klusi strādā, labs aparāts. Es ieteiktu šādu. Tikai tas, ka viņš, protams, ir uzstādāms, un viņš nav mobils. Šis ir mans mīļākais apkuras veids. Tas ir granulu gaisa kamīns. Strādā viņš ļoti feini. Man patīk, vienkārši ērts un energoefektīvs. Augšējā daļā ir konteiners. Šeit mēs ieberam granulas. Ielien vesels granulu mais, 15 kg. Šeit ir displejs, kuru var regulēt apkuras jaudu, temperatūru un dažādas iestatījumus. Pagaidām būries viņam cauri neesmu, vienkārši izmantoju, spiežot podziņu katru reizi ieslēdzot un izslēdzot. Apkupiņam arī ir gaužām vienkārši. Atveram durtiņas. Šeit mums ir pelnu kastīte, kuru ir jāiztīra. Un šeit mums ir dekšanas kamera, kur arī jāiztīra ir. Principā var tīrīt ar parasto putekļu silcēju, ja ir iekārta atdzisusi. Vai arī vienkārši ar birstīti izmest atkritumos. Ieslēgšana gaužām vienkārša. Pienākam, pāris sekundes paturam podziņu. Iekārtas sāk rūkt un darboties. Degšanas kamerā tiek padots granulas, ieslēdzās ventilators un automātiska aizdedzināšanas sistēma aizdedzina granulas. Pēc kāda brīža no iekārtas sāk plūst siltais gaiss. Iekārta strādā autonomi, sasniedzot vajadzīgo temperatūru, granulas tiek padotas mazāk, degšana kļūst mazāk intensīva, tad, kad telpa atdziest, degšana kļūst intensīvāka, un granulas tiek padotas vairāk. Kā es lietoju? Manu granulu maiss 15 kg pietiek nepilnai nedēļai. Atkarīgs, protams, no laika, kāds ir ārā. Augstums un saules šeit nav, šeit ir mitrums. Vienkārši cik pašam gribas kurināt. Tagad mēs dzirdam, kā birst granulas. Un tūlīt notiks maģija. Gaidam. Un dzirdam, kā iedarbojās deglis. Sāk aizdedzināt granulas. Iekārta nav skaļa, darbojas klusi un patīkami. Iekārtas jauda ir 10 kW. Bija pieejama 8 kW, es domāju, jāpaņem lielāka. Sanāca nedaudz pa jaudīgu, bet siltuma daudz nav. Attaisa vaļā duris no istabas, un tad uzsils ne tikai istaba, bet arī visu māju.
Kā es jau teicu, iekārta darbinām paturot pāris sekundes ieslēgšanas pogu. Tā pati poga ir ar izslēgšanai. Tāpat tās pāris sekundes paturam un iekārtu varam izslēgt. Un tad, kad iekārta ir atdzisusi, tad mēs varam iztīrīt viņu no pelniem un izdeģiem. Bet iekārta ir ļoti efektīva un pelnu izdeģi ir ļoti maz. Principā pietiek iztīrīt reizi nedēļā. Nu, šeit mēs redzam, iekārta ir iedegusies, liesmi deg, granulas birst, siltums rodās. Ļoti labi būs pirkta. Ja ir iespēja, iesaku, nenožēlosiet. Turpinot par apkuras tēmu, šis būs vēl viens apkuras variants. Kamīns. Kamīns, kas bija oriģināli iebūvēts virtuvē, un droši vien sākotnēji mājas saimnieki izmantoja viņu apkurei un sildījās. Taču, kad es mēģināju iekurināt kamīnu, diezko labi nesanāca. Ļoti stipri dūmoju. Tāpēc pieņēmu lēmumu nopirkt čuguna krāstiņu, ievietot viņu kamīnā. Sacīts darīts, nopirku čuguna krāstiņu, ievietoju kamīnā un skursteņa cauruli ievietoju kamīna dūmodā. Un viss strādāja, vairāk nedūmoju. Krāsniņa kurās labi, malka iziet daudz mazāk, siltums ir labs. Vienīgais, kas ir neērti, kad krāsniņa ir ļoti maziņa un pagalis jāzāģē uz pusēm, vai arī jāizmanto kaut kādi citi apkuras veidi. Skaidu briketes, piemēram. Arī esmu adaptējis kurināt ar granulām. Augšā ir granula apkuras kamīns un granulas man ir, tāpēc es šeit arī esmu aprīkojis ar granulām. Uzbūve nav sarežģīta. Šeit ir ventilācija, kas padod gaisu degšanas kamerā, vai regulēt, cik lielu degšanas intensitāti vēlamies. Šeit tiek ievietota malka, kura deg, un apakšā ir pelnu uztvērējs, kurš pēc apkures ir jāiztīra. Nu, turpmākajā video parādīšu, kā kamīns darbībā. Tā, nu krāstiņa ir piekrauta. Piekrauta ar olīvkoku. Pagājušajā gadā apzāģēju olīvkoku. Nozāģēju parazītu zarus, kas nedod labumu kociņam. Viņa pa vasaru izkalta, un tagad man ziemā ir ar ko kurināt. Ja būtu lielāks olīvdārs, tad par malku nebūtu jādomā. Malka būtu vienmēr. Tātad, kā saka, piedodam uguni. Taisam durtiņu ciet. Un redzam, viss notiek. Maģija aiziet un būs siltums. Tā mēs šeit Kalabrijā sildamies pa ziemu.